Jūs viņu jau sen pazīstat? Kā nu ne, pazīt jau no bērna kājas. Viņa vienmēr ir bijusi kopā ar mums. Tā kā arī grūti ir gājis. Viņa visiem ir ļoti mīļa. Es vēlos viņu vienmēr uzsmaidīt. Viņai ir bijis traģisks liktenis, bet viņa vienmēr ir izķepurojusies. Viņas dzīvotspēju var tikai apbrīnot. Protams, viņas vecumā varētu būt visādas sūdzības. Vienmēr var atrast, par ko piesēties. Bet kopumā viss iet labi. Galva viņai strādā kā čempionam šahā. Acis viņai ir brīnumu un cerību pilnas. Un ko jūs viņai novēlētu svētkos? Es novēlētu, lai viņai ir brīvi elpceļi un viņa elpo pilnu krūti. Un lai nekas viņai nebūtu jāmaina. Lai nāk tāpat ciemos un uzlabo mums visiem garstāvokli. Lai tas, ko apēd, vai nākas apēst, nāk tikai labumā un iziet ārā bez problēmām. Lai viņai iekšā viss ir kārtībā. Lai ķermenis spēj sadziedēt visas vecās un jaunās brūces. Lai zāles vienmēr būtu par rokai, bet nekad nebūtu nepieciešams. Un lai viņa vienmēr būtu tādā fiziskā formā, ka varētu piedalīties velomaratonā. Un arī ikdienā, lai nekas netrūktu. Lai viņai vienmēr būtu silti, tas ir ļoti svarīgi. Kas viņai būtu vissvarīgākais? Katrs mūsu darbs ir svarīgs. Jo īpaši tad, ja ir ielikta labi pamati nākotnē. Un es domāju, ka mums vienmēr jācenšas. Lai viņa ir tīra un sakopta. Un lai vienmēr skaista. Ja viņai pašai neizdosies, mēs viņai palīdzēsim.